Kas šodien būs? Sankcijas paredzēts. Nesastiep. Balts un nepareiz. Uz kompu šļok. Īstabs, aiziet. Tādā skaistā rītā mēs dodamies iedzīvojumā. O, tu arī te? Aga brauks līdzi. Nu, laižam. Nu, mums bišķi jāpagaida vēl. Jāpadzer kafija. Jāsagaida, kāda brauks pasažieri. Kāds zina, ka brauks sopēt, kādam tas būs pārsteigums. Daudz laimes dzimšanas dienā. Ar kafiju. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Daudz laimes. Reku maiss ir. Kristaps tev uztaisīs jaku pīci, ka tu tās izvēlies kādu zivu gribi. Tāpēc tam nesaka, ka mēs izvēlējāmies to, ka neķerās. Arī uztaisās. Pieturās, es pameklēšu. Kur ir žive? Nav lietas. Saidni, tikt vai aizgāja saidni. Nu ko, atkal esam jūrā. Šoreiz neesmu viens. Līdzi Kristaps. Sveiki. Kristaps paņēma līdzi čomu un uztaisīja pārsteigumu viņu. Jo čomam šodien 18 paliek, ja? Kā Renāt? 18, ne? Jā, mums visiem 8. Tā kā, nu, baudam copi un skatāmies, kas šodien būs. Ko? Kristapam pirmā žuve. Kaut kas būs. Kaut kas ir, bet nekas nothing special, bet iesildīšanai būs labi. Nesastiep roku locītājs, tad viņš iesildās ir. Sapinies. Sapinies un tur ir langa, ja? Nu, kas tev tur bija? Langīts. Pirmais langa. Nu, es tradīcijas nemainu. Valku mazas saidas. Tā kā ir lietas, kas ir nemainīgi. Mazas saidas. Bija zutis, buti, hi. Arī tā. Reizmīgi atvesinās. Vienīgais ziko varēja teikt kaut kāds 10 metrus. Lai lejā pašu uz augstu bija paģornāt. No viens priekā, tā veselība. Daudz laimes. Jā, priekš prātīgi. Tas ir šau prātīgs. Pagaies apstāšos labāk. Jo, kur ir saidas, tur ir blakus lielās zivis. Nevajag nemaz lielās, kad ir saidas. Renārs mums vēl pirmo žuvi. Nu, ko? Pirmā žuva. Tad ciļķīt ir. Gandrīz tikpat liela, cik māneklis, ne? Nē. Bet nosākums ir. Tā kā iesvētības ir izietas. Zīve ir. Dzimšanas diena ir izdevusies jau. Nu ko, laižam pacapēt atkal. Let's go! Viens cilvēks. Ko saka? Bija viena laime, bija viens cilvēks tikai. Jā. Tā viņi dara, braukā vien paši pa jūrām un Atlantijas okeāniem. Kā ir Rens, ka laiva iet kruīz kontrolē, pats stūrē. Sēd blakus un viņi brauc, ne?
Sveici! Tesla, jā. Īstenībā šoferis ir aizmugurē. Saiduļa. Vai arī nē. Mēs jau esam humāni. Mēs jau tev eitanāziju uztaisīsim tikai. Viņš paskubina un gatavs. Jā, nu jūs makšķerēsiet, Džeki. Aha, kas tas bija tev? Kaut ko paņēma, jā. Tagad bišķi, stop. Kas mums te? Jā, tev ir zivu galā, tu zini. Šitas ir pa turieni. Kā tas mazgals ir? Tā, pietur šito te bišķi. Ģorgātāji. Izjūta zīvi. Nākals savilkās sūda. Mazgals atsiet. Uja. Un šitas. Nope. Konekts nav. Saiduļkins. Āsmai. Kaut kāda saiduļa, bet nu te jau. Ko tu vilks man? Uz kurien tu man vilksi? Tad tu padodies, tad tu velc. Kas tu tāds esi? Langenons mazs. Lanģerons mazs. Maziņš langiņš. Gribēja ēst. Dabūja āķi lumpā. Tik vien no tās izklaides viņam bija, kur tas nāzis aizgāja. Tur viens vispār nav kaut kurienes apslieso brauc. Un tas bija aiztasies. Viņš laikam brauc pārbaudīt, vai tiešām dzīvē viss ir tik slikti. Nāksim tur. Višķi uz maliņu tur ir ašuki varbūt 180 metros. Mums tagad toreiz esi intereses pēc jānolaiž uz 200 metriem. Un tad vēl augšāka. Kā tas Fomins dziedāja, nekas jau nebeidzās. Tā varam pastīties, kas te tagad notiek. Gan laicīgi apstājas 15 metrus uz priekšu zivs. Pie upītes. Ai, tas galīgi. Fauskanā vispār, pieņemsim, pēc laika ziņām rādīja šodien, ka ir 1 metrs vējš. Un tā jūriņa uzšūpojas. Vajagais klusums, lai klusums balts un nepadās kaut kas nekas nerādās, ne? Tas viss izķēra un aizbrauc. Vīta ceļ, jā. Augšā. Čukčam nevar acis redzēt cepuri jau. Nu ko, nobrauksim, apstīsimies lejā, ko kamera rāda mums. Nolaidīs lejā, nofilmēs, kā nekā nav. Nu, dāj, paņem, būs labs kontents. Būs handzang. Jā, nu vismaz jau nesaķers lielās zivs, izšūpojies, taču būs. Bet tas strādā tikai Norvēģijā. Latvijā tas nestrādā. Latvijā to nevar paņemt līdzi. Bet Norvēģijā taču nekož odu. Jo viņi nav vienkārši.
Te jau var sāk jau balti galvu mesties brīžiem rādīja, ka tā tam nevajadzētu būt. Torpēda nāk. Varēs redzēt kamerā pēc video, kad tas Miķis iegāzās. Jo toreiz, kad mēs meklējām, viņš jau man bija nokritis tajā iepriekšējā točkā, mēs vēl ilgi braucām, ka viņš tur šļankājās visu laiku, tik no mikrofona skaņa. Es skatos uz kompu šļok. Toreiz aizgāja šļokā. Ko viņi tur dara? Ne silts, ne augsts, no tā, ko mēs viņam te piedāvājam. Čipu šila. Klapēja pa to gruntu, tur akmenim visu kantu noklapējis. Es braucu apakaļ, jau. Viņš saka, nu i nā gribu. Kaut kā tā. Riba вам не мясо. Nopeldēju garām. Bušku mierīgāks, ja? Otīts neļodzās. Paldies. Silta kapija. Tā laidīs līdz krasta līmi. Puņas sasāpildīgi izliecos tur ārā. Bimbulu parāv. Acis rakams uzreiz. Saidu baram izbraucām, kā cauri, pilnīgi caur tejā, visiem traucējumiem var redzēt apsties. Laivas ir diezgan apsties, tur ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tai pusē. Kaut ko jau viņi te bagarē. Tā kā visi sāk mosties, visi grib ēst. Visi brauc makšķerēt. Šitās zivs ar mums nerunā. Komunikācijas problēmas mums ar šīm zivīm ir. Saulīt sāk līdz tā. Zasts notiek. Stīvējās tā kā. Nu, tev ar makšķerēšanas prieku vienīgais noķert. Nolaišot lejā. Ai, te viņas ir melnais tūkstots. Kaut ko nofilmēs, kā Saida paņem.
kas tur sēž, bet viņiem pilnīgi nav aktuāli tas, ko mēs piedāvājam. Mūsu pusdienu piedāvājums viņām nepatīkās. Kāda romantika. Kāda romantika. Viņš dzīvoklis uzsilst. Tā tu, Kristap, izstāstīji, jā? Renāram, kad ir uz laivas tāda noteikuma, kad zivis tīri jubilārs. Nu, jā. Kristaps, aiziet. Strādājam. Ne jau tu atbrauc te atpūsties vai izklaidē. Let's go! Kaut kas jau skaistāks jau būs. Jā. Balts vēders un tā ir mancā. Kad ātri ierakst komentārā, kas notika tālāk. Zildi pārsver. Ir. Noķer beigās. Mums ir sankcijas paredzēts, ja jūs atskaitu nenododat laikā. Lai neiekļauj jūs sankciju sarakstos, būs jādodās. Tur makšterē. Visur makšterē. Viss gribēs, tur arī makšterē. Kamēr braucam mazais rezumē pa copi. Kungi kā cope. Ir kaut izrūsies. Mans ir, man ir. Dzīves ir rokas pēc cīvīnas smaržo. Kā nav varbūt tik daudz un tik liels, kā gribētos, bet, nu, es saku, vienmēr arī nākamā reize. Ja noķers visus vienā reizē, ko tad nākošais ķers vairāk, vai ne? Zīves satīrītas, dienu pavadīts, saulīt spīd, meža ost un paldies, ka nostījies. Aizmirstot likt laiku, piesakot un tiekamies jaunos piedzīvojumus. Ko jūs teiksiet labi? Jo, copēt tas ir forši.